Čau, mani sauc Sanita, un šis ir mans radošais stūrītis, kurā es adu, tamborēju un arī šuju. Šajā epizodē es jums pastāstīšu, kas ir tapis maijā, jo šodien ir 18. jūnijas, trešdiena, un 16. jūnijā oficiāli sākās mans atvaļinājums. Un tā kā es strādāju skolā, tad nedomājiet, ka man tas ir 3 mēnešus, augusta sākumā es jau atgriezīšos darbā. Bet pa šo laiku man ir iecerēts izdarīt dažas lietas saistībā ar adīšanu, un es ceru arī ar tamborēšanu. Šorīt pamodos, un debesis bija apmākušās, zemes lapja bija uzlījis lietus, bet tagad ir uzspīdējusi saule, un pēc manas sejas izteiksmes jau redzēt, ka saule spīdācijas neņemiet ļaunā. Bet no otras puses tas ir labi, jo es domāju, ka video uzreiz ir citas krāsas. Un, protams, pieminēšu, kā jau parasti, ja vēlies redzēt kaut ko vairāk no manīm, tad aktīvāk esmu savā Instagram profilā, tā kā droši piesako. Maijs principā bija tās diezgan traks mēnesis, kā jau mācību gada noslēgums, bija daudz dažādi pasākumi, bija arī ar mācību procesu saistītas lietas, daudz darāmas, bet centos izdarīt kaut kādas arī radošās lietas, jo tas mani tomēr uzlādē, un es tādā veidā atpūšos. Pirmais darbiņš, ko es pabeidzu, bija meitas džemperis. Tātad šis te džemperītis. Džemperis ir adīts no Tweed Delight, no hobby firmas. Tā sastāvā ir 85% vilna, 10% akrils un 5% viskoza. Ieteicamais adatu izmērs ir 5 mm. Man šķiet, ka es arī adīju ar šiem 5 mm, bet reāli tas bija jau pirms mēneša. Es neesmu pierakstījusi neko, un es esmu piemirsusi, ar kādām adatām es adīju. Bet man šķiet, ka es izvēlējos ieteiktās adatas. Dzija arī ir diezgan tāda pabieza, ja salīdzina ar to, kuru es ikdienā adu, kas ir zeķu dzija 100 grami 420 metri, tad šeit metrāža ir 50 grami 100 metri. Un dzija tāda interesanta ar krikumiņiem, tas ir tas tvīdiņš. Un vēl varu pieminēt to, ka dzija bija nevienmērīga, šur tur dzija bija tāda resnāka, šur tur pavadiens bija tāds plānāks atkal, bet, tas, protams, rada tādu efektu. Tātad meitai tagad ir 4 gadi, apģērbam pērku 104. izmēru, un tad šis varētu būt tāds uz to izmēru arī. Apkaklīte, manuprāt, ļoti skaista. Šo apkaklīti biju noskatījusies jau iepriekš. Jā, mans draugs Maksis sen neredzēs tagad. Jā, viņš ir tāds ļoti bailīgs. Es nezinu, kāpēc, jo mēs viņu neesam traumējuši. Labi. Tā, apkaklīte, jā, tātad es atstāšu video pamācību apkaklītei apraksta kastītē apakšā. Tātad džemperīts ir adīts no augšas uz leju, ir reglāna līnija. Reglāna līnija arī ir skaista. Tā viducītī ir šāda te pīlīte, un pa maliņām caurumiņi veidojās. Šo reglāna līniju es noskatīju Pinterestā. Tā kā arī atradīšu un ielikšu apraksta kastītē norādi uz šo te reglāna līniju. Atdēls ļoti vienkārši, tur nav nekā sarežģīta. Un tad pārējais jau kā
parasti, vai ne? Noadīju stāva daļu, tas gāja ļoti ātri, to es pabeidzu vienā nedēļas nogalē, sestdienā, svētdienā, bet tad es kaut kur iesprūdu ar rokām. Un tāpēc džemperi adīju, man šķiet, kaut kādu mēnesi. Es, manuprāt, iesāku viņu adīt aprīlī. Tad izgāja man šeit 200 grami šīs te dzijas. Nedaudz palika pāri. Dziju es iegādājos decembrī Hobby.com mājaslapā. Tai bija liela atlaide, un man tajā brīdī gribējās kaut kādu efektu dziju, jo gribējās kaut ko interesantāku dzīvē. Un, jā, cena bija laba, bija 4 eiro ar kaut kādiem centiem, neatceros konkrēti cik. Un, manuprāt, tā cena ir tāda adekvāta. Bet tagad, kad es adīju džemperi, man drusciņi bija bail, ka man dzija pietrūks. Domāju, ka varbūt man jāpasūta vēl viens kamoliņš ir. Un es iegāju viņu mājaslapā, atlaides, protams, beigušās. Un tagad šī dzija maksā 7 eiro ar kaut kādiem centiem. Un 50 gramus pa 7 eiro es tā kā negribēju sūtīt, tāpēc es papildus dziju nepasūtīju, un labi arī, ka nepasūtīju, jo man pilnībā pietika ar nopirktajiem 4 kamoliņiem. Sākumā meita bija apmierināta ar džemperi, bet pēc tam viņa sāka teikt, ka kakliņš ir par augstu, ka viņai tur laikam tā kā jocīga sajūta kaut kāda ir, nezinu. Tad man pašai nepatika, kā man veidojās reglāna līnija. Es viņu ārdīju ārā un teicu meitai, nē, nu zini, es laikam kaut kādu savādāku adīšu. Un viņa man teica, nē, gribu ar caurumiņiem. Tad, kad es džemperi uzadīju, tad viņai nepatika īsti tāpēc, ka tur ir tie caurumiņi. Un es viņai teicu, nu pagaidi, tu taču teici, ka tu gribi tos caurumiņus. Un, nu, tā mums gāja. Bet, viņa man ir tāda izvēlīga dāmīte savā vecumā jau. Bet ir dažas reizes šo džemperi uzvilkusi. Es zināju, ka tā notiks, protams. Jā, kādu laiku viņš nostāvēja bērnu dārzā. Vakar biju aizbraukusi pakaļ mantām un tad paņēmu, lai ir mājās un lai varētu jums parādīt, kas tad man izdevās no šī džempera. Jā, vēlāk es pastāstīšu arī, kāpēc man tur aiz muguras šoreiz ir nolikta tā glezna, kuru Maksis pacentās apgāzt, bet pagaidām, lai viņi tur vēl pastāv. Turpinu katru mēnesi adīt arī pa zeķu pārim, un maija zeķēm tēma bija dabas bagātības. Varbūt atceraties, ka februārī adīju zeķes ar 2 krāsām. Augšā man bija tur sirsniņas iadītas, un pēc tās reizes es teicu, ka diez vai tuvākajā laikā adīšu kaut ko krāsainu, bet tomēr maijā sagribējās pamēģināt vēlreiz. Pinterestā atradu ideju zeķēm ar ziediem, un šoreiz es pasūtīju dziju no vienas firmas, bet dažādas krāsas. Jo februārī man bija paņemtas dzijas no krājumiem, un dzijas bija no dažādiem ražotājiem. Un, manuprāt, viens no iemesliem varēja būt tāds, kad šīs dzijas bija atšķirīgas un viņas kaut kā nesadraudzējās. Un tāpēc tas raksts varbūt arī neveidojās tik labs. Un vēl piebildīšu to, ka man aprīlī bija apņemšanās nepirkt dziju, un to es arī izdarīju. Bet maijā es esmu nopirkusi dziju, un tātad šī ir viena no tām dzijām, ko es iegādājos, tūlīt parādīšu. Maija zeķes adīju no Filkolana dzijas ar nosaukumu Arveta. Tas ir 80% supervašu merino dzija, 20% neilons, 50 grami, 210 metri. Izvēlējos pirkt šo dziju, jo pirmkārt es vēlējos to vienkārši pamēģināt. Otrs iemesls bija tas, ka ficītes ir 50 gramus smagas, un tā kā es gribēju kombinēt dažādas krāsas, tad, priekš kā man pirkt 100 gramus, ja es zinu, ka man pietiks ar 50 gramiem un vēl paliks pāri.
Biju patīkami pārsteigta, jo man šī dzija jau uzreiz pēc skata un arī pēc taustas iepatikās. Un arī tad, kad es uzadīju zeķes, tad jā, šī dzija man patīk. Un es no tās noteikti adīšu vēl kaut ko. Tātad dzija izskatās šādi te. Interesanti, ka noņem etiķeti, tad ir 2 galiņi uzreiz. Viens galiņš nāk no iekšpusītes un otrs galiņš no ārpusītes. Tātad nopirku 4 krāsas. Viena krāsa man te ir, jo es jau jūnija zeķēm arī šo izmantoju. Tātad man bija gaiši rozā pamata krāsa, tad puķīšu lapiņām paņēmu zaļo krāsu. Tad akcentiņam šī te košāki rozā krāsa un vēl baltā krāsa. Nu, redzēt, ka dzija man palika daudz pāri. Arī vēl šitas rozā gabaliņš man ir palicis, tā kā es pirku 100 gramu to gaiši rozā, bet varēju arī nepirkt. Nu, nekas noderēs, vai ne? Nu, un tad rādu pašas zeķes. Zeķes izskatās šādas te. Un otra arī. Nu, ir daudz labāk nekā Valentīna dienas zeķes. Un noteikti viens no iemesliem ir tas, ka tās visas krāsas ir no viena ražotāja. Zeķes adīju no valnīša uz leju līdz pūrngaliem. Adīju ar īsajām apaļadatām, bet sāku es ar tām īsajām, noadīju valnīti. Tad es paņēmu 5 zeķu adatu komplektu, tad es uzadīju šo te krāsaino daļiņu. Un tad es atkal pārgāju uz īsajām apaļadatām un noadīju visu līdz galam, atkal uz komplektiņa un noslēgumā Magic Loop tehnikā ar 80 cm adatām. Adatas man bija 2,5 mm, kā parasti, kad adu zeķes. Un pēc tam, tad, kad man atkal visa garā desiņa bija uzadīta, piedīju klāt papēdīti, afterthought papēdis. Latviski laikam tad viņš ir aizmirstais papēdis. Jā, man viņš iepatikās un man šķiet diezgan ērti adās. Un jā, kopumā es ar šīm te zeķēm esmu ļoti apmierināta, man ļoti patīk. Tādas tad ir tās manas maija zeķes. Tā drusciņi vajadzēja padomāt, ko tad vēl es esmu radījusi maijā, un tad es atcerējos, ka es maija sākumā uzadīju šos te burvīgos kaķīšus. Kaķīšu video pamācību ir izveidojusi latviešu adītāja Ginta, pazīstama kā Sikspārna Instagramā, un YouTubā viņai arī ir Sikspārnas stāsti. Un tātad gribēju jau uzreiz pēc video parādīšanās viņus pamēģināt uzadīt, bet man tā kā īsti nesanāca laika. Un tad, kad man bija laiks, tad es viņus uzadīju. Kopumā es uzadīju šādus te 4, man mājās ir palikuši 2. Viens bija vēl rozā, es ielikšu bildīti, kur viņi visi 3 ar rozās sēž kopā skaisti. To mēs uzdāvinājām meitenītei, kurai bija dzimšanas diena, manas meitas grupiņā bērnu dārzā. Viņiem tur noliek kastīti, kur katrs var ielikt kādu nieciņu, un tad es nolēmu uzadīšu un ielikšu šādu te kaķīti. Jo manai meitai vismaz patīk, bet būsim godīgi, viņa jau ir pieradusi pie tā, ka mamma ada, un viņai ir gan tamborētas, rotaļlietas, un tagad ir arī kaut kas jau vadīts. Nezinu, kā citi bērni skatās uz šādām mantiņām, bet man šķiet ļoti mīlīgi, un es ceru, ka viņai patika. Un tad 4. kaķītis bija arī šāds te baltā krāsā, jo man bija diezgan daudz palikusi pāri
šī te baltā dzija. Viņai klāt vēl ir mohēra, kaķītis ir tāds pūkains. Un šo otru balto kaķīti es uzdāvināju darbā personāla vadītājai, jo viņai ir kaķu fans un viņa novērtēja šo kaķīti, viņai patikās. Tātad šīs kaķītis man ir adīts no zeķu dzijas Alīzē Supervašs. Klāt pielikts dropskīts silks, jā, tad pūkainīts. Un otrs man ir arī no Alīzē dzijas. Es nepateikšu to nosaukumu, jo man šī dzija stāv krājumos jau kādus 4-5 gadus, un etiķete ir pazudusi. Es iepriekš biju tamborējusi kaķīti no šīs te dzijas, tāpēc es jau zināju, ka noteikti izskatīsies skaisti arī adīts šāds te kaķītis. Dāmas, es brīdinu, ka tad, kad sāk adīt šos kaķīšus, ir ļoti grūti apstāties. Vismaz man tā bija, jo man viņus gribējās adīt un adīt visu laiku. Bet es noteikti iesaku pamēģināt. Nav nekas sarežģīts un lielisks veids, lai izlietotu savus krājumus. Man izlādējās kamera, paspēju nedaudz viņu uzlādēt, paēst pusdienas, un tad tagad es atgriezos atpakaļ. Bet principā par pabeigtajiem darbiem mājā es esmu pastāstījusi. Tātad tas man ir bijis džemperītis, zeķu pāris un kaķīši. Uztamborējusi neko neesmu, lai gan man gribētos vēl mazliet samazināt kokvilnas krājumus un patamborēt 8 kājīšus, lai pēc tam nodotu tos labdarībai. Es ceru, ka man pavasaru izdosies kādu uztamborēt. Kā jau iepriekš minēju, mājā esmu nopirkusi nedaudz dzijas. Pirmā ir tā, kur es jau parādīju, no Filkolanas Arveta dzija. Un otra ir Regijas dzija. Tad stāstu par šo te dziju. Tas bija pats mājas sākums. Varbūt esat pamanījuši, ka Facebookā šad tad parādās posti, ka no Lietuvas dažādās pilsētās atbrauc tirgot dziju. Un es nolēmu, ka ir jāiziet un jāpamēģina, jāpaskatās, ko tad viņi tur pārdod. Vienmēr sakot, aizgāju. Lielākoties dzija ir spolēs. Un man pateica, ka dzijas viņi nenotin, un tās milzīgās spoles pirkt es tā kā netaisījos, jo ne man tādi milzīgi projekti padomā, ne es tā kā uz tirgošanu kaut ko adu, lai man tādas vajadzētu, tā kā tas īsti tā kā nebūs priekš manis, un visdrīzāk, kad es vairāk neiešu, tad, kad viņi būs atkal Liepājā. Bet bija arī dažas kaut kādas dzijas ficītēs, un tas, ko es pie viņiem nopirku, ir šī te Regija zeķu dzija. Viena tāda rozīgākos toņos, otra ar tādiem ziliem. Un katra ficīte maksāja 4 eiro. Manuprāt, cena ļoti patīkama, un tādēļ es arī to nopirku. Un kaut kad jau es izadīšu. Šo iespējams es adīšu vīram. Viņam tādas gaišas vilnas zeķis, manuprāt, no manis nav bijušas. Bet šo nezinu. Katrā gadījumā es vēl joprojām esmu WhatsAppā Čaklo bitīšu klubā, un es domāju, ka gada beigās es būšu kaut ko sādījusi un kaut kādas zeķes, tad es aizsūtīšu atkal Čaklo bitīšu vadītājai, un tad viņa tālāk pa pansionātiem un citām vietām tad izdalīs, kam šīs te zeķes ir nepieciešamas. Gribēju teikt, ka tas ir viss, ko es mājā esmu nopirkusi, bet nē, mājā es iegādājos vēl vienu baigo lietu. Atradu es to atkal Andelē, manuprāt, par labu cenu. Un tas ir tāds paklājs, kuru var uzlikt tad, kad ir nepieciešams bloķēt adījumu. Parādīšu, kāds viņš ir.
Tātad šie te bloki ir salikti šādā somā. Firma ir Knit IQ. Es nezinu, vai viņu var redzēt. Aha, tā, šāds te. Es šādu firmu nepazīstu, teikšu godīgi, bet pirms pirku es ieguglēju un redzēju, ka Amazonai pārdod šādas te somas ar šiem te blokiem. Un principā es šos blokus dabūju par pusi lētāk nekā tos tirgo Amazonē. Bija rakstīts, ka tie ir jauni, un izskatās, ka tiešām tie ir jauni, jo pirmām kārtām jau nāk līdz tās kniepadatīņas, ar kurām piestiprināt adījumu, un tas vēl joprojām ir iepakojumā. Arī es to vēl joprojām neesmu atvērusi. Un šie te palikņi, no kuriem tad var izveidot lielāku šo te laukumu, ja viņos būtu sprausti iekšā kaut kādas kniepadatas, jeb kādas te tur būtu palikuši caurumi, bet caurumi nav. Tā kā es ticu, ka šis te ir jauns. Viens šāds te kvadrāts man šķiet, ka bija 32 x 32. Jā, tikko, es zināju, ka tur tā lapiņa iekšā, es vienkārši nebiju palasījusi, kas tur ir rakstīts. Šeit ir instrukcija, kā bloķēt adījumu. Būs jāpalasa. Kas tur rakstīts? Tā, tīri intereses pēc. Lūk, un tad ņem šādus te klučus, cik viņus vajag, stēlē kopā, liek uz grīdas pa virsu adījums, un adījums žūst. Ar kniepadatām var piestiprināt, lai to formu viņš nezaudētu, tas adījums. Nopirku šos te blokus tādēļ, ka mums mājā ir siltā grīda, un manā radošajā stūrītī šajā telpā iekšā ir ieklāts parkets, un es liku mitros adījumus uz grīdas, bet man drusku bail, ka es nesabojāju parketu. Tādēļ es nopirku šos te palikņus, uz kuriem žāvēt adījumu ar mierīgu sirdi. Bet tagad no pirkumiem gan tas, tā kā, manuprāt, ir viss. Vismaz no tādiem lielajiem pirkumiem. Tā, par adītajiem projektiem par to pateicu. Tad pastāstīšu par plāniem uz vasaru. Es plānoju... Labi. Sāksim ar jūniju. Jūnijā, protams, ka top zeķu pāris. Zeķu pāris ir gandrīz gatavs. Adīju no atlikumiem, bet šis vēl man ir kā process, jo zeķēm būs kaut kas vēl. To es tā kā atstāšu pagaidām, lai ir tāda kā intriga. Gan jau, ka Instagramā jūs redzēsiet, kas te tur ar tām zeķēm vēl notiks. Bet esmu priecīga, ka ir 18. jūnijas un manas zeķes ir principā pabeigtas. Nav tā, ka man 30. 31. datumā zeķes ir jāmazgā, un tad es tikai 1. datumā varu safotografēt un ielikt Instagramā. Jā, esmu priecīga, ka tas ir laicīgi izdarīts. Tad nākamais, ko es gribētu uzadīt, ir laines soks. Šovasar kaut kad pa šiem 3 mēnešiem man ir nopirkts arī apraksts. Ielikšu, kā tās zeķītes izskatās. Man krājumos stāv Alizē Superwash tāda bēšīga dzija. Manuprāt, skaisti izskatīsies, tāpēc dzija man priekš tām nav jāiegādājās, un tad atliek tikai adīt. Šonedēļ es nopirku dziju no Yarns from Italy. Tur dziju tagad pirku pirmo reizi. 2 reizes esmu sūtījusi dziju konusos, abas reizes no Woolly Yarns.
Un tad tagad pamēģināju no Yarns from Italy. Dzijas sastāvs ir, labi, tos procentus es nepateikšu tagad konkrēti, tad, kad pabeigšu darbiņu, tad es pateikšu, bet tur ir kokvilna un kašmirs. Adīšu sev vasaras topiņu no My Favorite Things. Labi, stulīt Ravelry paskatīšos. Ielikšu arī bildīti, kā šis te topiņš izskatās. Un tā, uzreiz uz otro lapu jāiet. Uz šo topiņu skatos jau ilgu laiku. Nav tā, ka apraksts ir tāds nesen izlaists. Man šķiet, kad aprakstu nopirku un tur bija rakstīts, ka 2022. gads, bet tā kā nav nozīmes, gribu pamēģināt. Jā, tātad dizainere ir My Favorite Things. Un interesanti, ka šī te dizainere savus adījumus, tā kā viņiem nav tādi īpaši nosaukumi, bet viņi vienkārši raksta džempers numur 1, džempers numur 2 un tā tālāk. Un tāpat ir arī ar topiem, tur tops numur 1, tops numur 2. Un es esmu izvēlējusies numur 7. Jā. Darbiņš varētu būt smalks, jo tas ir, dzija ir fingering weight, kas nozīmē, ka tā ir tā kā zeķu dzija uz 100 gramiem, aptuveni tie 400 līdz 420 metri. Bet, jā, man šis modelis ir ļoti iepaticies un teikšu, ka man ir nedaudz bail, kā man sanāks, jo Ravelry tie projekti ir dažādi un ne visi izskatās glīti. Savukārt, tad, kad es paskatījos Instagramā, tad tur adītie šie te numur 7 topiņi ir ļoti skaisti. Nu, es ceru, ka man izdosies turēt īkšķus. Bet, jā, šodien iešu uz pakomātu izņemt dziju, adīšu paraudziņu un domāju, ka šomēnes nepabeigšu, bet jūlijā varbūt. Jā. Nu, lūk. Un tad pārāk daudz tādus lielus projektus neesmu ieplānojusi, jo tomēr tā, vasara paies ātri un nav ko sevi pārlieku apgrūtināt ar kaut kādiem milzīgiem plāniem, jo jā, pēc tam tā vilšanās sajūta, vismaz man tāda ir, kad nav izdevies paspēt kaut ko izdarīt, un es esmu sapratusi, ka nevajag pārāk tās ekspektācijas lielas taisīt. Jāmēģina tā realistiskāk uz visu skatīties, bet vienmēr sakot, otrais darbiņš, ko es gribu šovasar uzadīt, ir Margaritas Grīslas veidotais apraksts Jakai debesu pieskāriens. Man tur stāv žurnāls, viņš gaida savu kārtu jau, bet es esmu izlēmusi, ar kādu dziju es adīšu šo te jaku. Ir tikai jāpasūta. Tātad es adīšu to no Filkolana dzijas. Viens pavadiens būs šī te zeķu dzija ar veta. Un otrs būs arī no Filkolanas mohēras pavadiens. Aizmirsu, kā viņu sauc. Tā, Filkolana Tilija. Filkolana Tilija ir arī mohēra, kuras sastāvā ir zīds, 70% mohēra, 30% zīds, 25 grami, 210 metri. Manuprāt, metrāža tāda pati tā kā Drops Kid Silk, bet gribas pamēģināt kaut ko jaunu. Cenu ziņā tā ir dārgāka nekā Drops Kid Silks. Nu, redzēs, kā būs
ar tā kā sajūtu, kāda viņa būs un kā viņa valkāsies. Jaku gribu adīt baltā krāsā. Šo te dziju teorētiski var nopirkt pie mums Latvijā Kamēlija Jārns veikalā, bet baltā dzija Tilijai ir izpirkta. Tāpēc es esmu atradusi jau internetu veikalu no Lietuvas, kuriem ir noliktavā šī te mohēra. Arī cena ir nedaudz izdevīgāka nekā pie mums. Un man šķiet, ka piegāde arī nebija kosmiska. Man šķiet, ka ap tiem 4 eiro, zem 4 eiro uz pakomātu viņi atsūtīs. Bet ar vetu es pasūtīšu tāpat pie mums. Šo es sūtīju pie Māruma Jārns un es skatījos, ka viņai ir arī baltā krāsa šai te un ļoti iespējams, ka es tad pie viņas arī nopirkšu šo balto ar vetu. Tālūk. Jā. Tas ir par tiem maniem adīšanas plāniem. Pamazām kaut ko šuju, vairāk jūnija sākumā esmu sašuvusi, to pastāstīšu nākamajā vlogā. Gribu uzšūt vēl kaut ko un uztaisīt konkursu savā Instagram profilā. Es vēlos šādu te projektu somu uzšūt, tieši tādu pašu principā. Un kādai no savām sakotājām tad uzdāvināt to. Un maijā esmu uzšuvusi savai meitai kleitu. Mums būs saskaņotas kleitas, nopirku audumu principā priekš sevis, bet tur varēja malā iestiķēt arī priekš viņas auguma kleitiņai piegriezni, un tā es arī izdarīju. Parādīšu, kāda ir tā kleitiņa. Tātad vasarīga kleitiņa no viskozes auduma. Audums ir plāns. Man šķiet, ka viņš varētu būt burzīgs, bet kā būs, tā būs. Arī mana kleita būs līdzīga modeļa. Manai kleitai nebūs gan volāns. Šeit ir tā kā apakšā tāds volāniņš. Bet manai kleitai arī ir sasienami pleciņi, un tad viņa ir tāda brīva. Man patiesībā šeit stāv piegriezni. Tātad rekur šāda te kleitiņa. No burdes pirku EK audumi. EK audumi, starp citu, varas ciet. Veikals bāzējās Jelgavā, viņiem bija arī internetu veikals, un ja jūs šujat, tad viņiem tagad ir atlaides gan audumiem, varbūt arī piegrieznēm, bet viņi arī pārdeva šādas te atsevišķas piegrieznes. Jā, tad mana kleita arī ir izgriezta, man atliek tikai sašūt. Vēl joprojām ir nedaudz žēl, ka man nav aizmirsu, kā sauc. Tātad, jā, man mājās nav overlocks, bet man ļoti gribētos, jo tad sanāk glītāk apstrādāt visas māliņas. Protams, ka es mājās šujot malas apstrādāju ar zigzagu. Es biju nobriedusi, ka es noteikti pirkšu overlocku, bet tagad es esmu nedaudz norimusies atkal. Jūlijā ceru atsākt iet uz šūšanas nodarbībām, jo maijs bija galīgi traks, un es uzreiz pateicu, ka es neiešu uz tām nodarbībām tagad. Un maija beigās mēs visi viens pēc otra sākām slimot, un tas ievilkās arī jūnijā. Un tāpēc es arī jūnijā neatsāku šīs nodarbības, bet es ceru, ka ar jūliju. Un tad es tikšu pie overlocka, un tad es varētu savai kleitai apstrādāt skaisti malas, un tad arī viņu uzšūt. Jo principā šī kleita arī nebija nekas sarežģīts. Šo es piegriezni nopirku Etsy veikaliņā vienā. Aizmirsu, kā viņu sauc, bet es atstājuši arī linku apraksta kastītē, ja kāda no jums šuj un varbūt kādai ir aktuāli, tad būs
būs kur paskatīties. Un vēl vasarai man ir nopirkts audums priekš svārkiem, baltā krāsā arī, tie būs tādi mini svārki, bet tos es arī gribētu kopā ar Edīti uzšūt, jo tur ir pokcaurumi, un ar pokcaurumiem man nav bijusi liela darīšana, vienu reizi tikai savai žaketei esmu uzšuvusi, un tāpēc gribētos, lai kāds man vēl palīdz. Lūk tā. Nu jā, gribēju beigt, bet vēl nebeigšu. Vēl parunāšu bišķi. Vienmēr sakot, mana draudzene mani uzaicināja maijā uz koncertu. Liepājas Dzintarā no Itālijas bija atbraucis stīgu ansamblis, un tad bijām aizgājušas paklausīties, jo mēs abas divas mācījāmies Jelgavā mūzikas skolā, tad vidusskolā gājām vienā kursā un pabeidzām arī abas divas akadēmiju, tā kā mums akadēmiskā mūzika tāda tuva, un es ļoti sen nebiju bijusi ne uz vienu koncertu. Biju priecīga, ka kāds mani izvilka ārā no mājas, un abas divas apmeklējām šo notikumu. Nu, lūk, un tad pēc dažām dienām viņa man raksta, varbūt tajā dienā vēl pirms tam aizejam uz glaznošanas meistarklasi. Man tāds, nezinu, es tā kā neesmu nekāda glaznotāja, zīmēt es īsti nemāku, bet no otras puses atkal ir iemesls izkustēties no mājas un kaut kas jauns, un mājā tiešām bija tik daudz darba, vajadzēja kaut kur pavēdināt galvu, un es piekritu. Un tad mēs abas divas aizgājām, tepat Liepājā uz glaznošanas meistarklasi. Tad pateikšu, kā sauc mākslinieci, kura piedāvā šīs te meistarklases. Tā ir Ilze Elizabete. Atstāšu šeit screenshotu no viņas Instagrama. Es viņai sekoju jau labu laiku. Man ļoti patīk viņas darbi. Es vienu gadu biju nopirkusi galda kalendāriņu ar viņas glaznām un priecājos par viņas ziedu glaznām. Un jā, man ir tāds liels sapnis mūsu mājā arī nopirkt vienu no viņas glaznām un pie kādā istabā piekarināt pie sienas vai nu ēdamajā zonā vai arī guļamistabā būtu vieta. Bet, nezinu, tad jau redzēs. Viņas studijā katrā gadījumā bija arī ļoti skaisti darbi, un, jā, kaut kā man, tie ziedi viņas ir ļoti tādi tuvi un ļoti patīk. Nu, lūk, meistarklasē, vienmēr sakot, var izvēlēties, ko grib glaznot. Tur nav tā, ka pasaka, ka tagad mēs šitā un neko citu. Ir iedvesmas foto, kuru tu izvēlies, un tad tu tā kā viņu atdarini. Un tādu konkrētu ziedu es neizvēlējos, bet, kā redzēt, es izvēlējos tādu pļavu, nedaudz abstrakti, lai būtu. Parādīšu tuvāk nedaudz. Šāda te ir mana glezniņa. Un, jā, vīrs sākumā vispār neticēja, ka to esmu uzgleznojusi es, un viņš smējās, ka man jau tur bija tikai kvadrātiņi jāizkrāso. Bet, nē, tiešām šo te uzgleznoju es, palīdz māksliniece arī, protams, parāda, un var jau arī tā kā redzēt nedaudz, kur, vismaz es zinu, kur viņa man ir iezīmējusi to sākumu, un tad es varu pateikt, kur ir viņas un kur ir mani, bet, vienmēr sakot, manuprāt, ir ļoti skaisti priekš manas pirmās glaznas. Teikšu jums paldies, ka noskatījāties manu video. Paldies par atbalstu iepriekšējiem video. Novērtēju katru jūsu īkšķīti, katru jūsu komentāru. Un lai jums ir forša, piedzīvojumiem bagāta vasara. Un neaizmirstiet arī par rokdarbiem. Jo ticu, ka tāpat kā man, arī jums tie dod lielu prieku un arī tādu atslodzi no ikdienas. Tā kā tiksimies... Es domāju, ka jūlijā jau, un lai jums viss forši. Atā!